tas ekskluzīvais moments, ka viņus var apskatīt. Jā, kas nav redzējuši. Var paskatīties, ko mēs esam sastrādājuši par 2 nedēļām. Es akmeņķišu, kas ir slim? Bez mazvērtī. Vecvecāki, ciemiņi, mēs sākam savu nelielo koncertu. Gribas parādīt visu to, ko mēs esam darījuši šīs 2 nedēļas. Nometne saucās No visa pa druskai. Tātad bija dažādas tēmas, kuras mēs apspriedām, risinājām. Tas bija gan pārgājiens, gan iepazināmies ar Pelču pili. Bērni paši taisīja lēlītes, kur jūs redzēsiet izrādi šodien, apgleznoja akmeņus, aplīmēja traukus ar dekupāžām. Tad mēs arī jokojāmies, mēs dziedājām, mēs darījām visu, tiešām visu, ko mēs darījām. Un šodien, kad jūs redzēsiet, kas no tā visa mums ir sanācis, jo šodien rādīs paši bērni ar savām gatavotām lēlītēm. Skatuve arī ir zīmēta ar bērnu pašu roku darbus, kas ir aizmugurē izstādīts, ko viņi arī ir. Tā, un tagad es jūs iepazīstināšu ar, kā jau visās izrādēs, ar darbojošām personām. Tātad mums ir pasaciņa par 2 papagaiļiem, kuri ir atlitojuši no Austrālijas, ciemos pie sava brālā kaķa Mūra. Tātad papagaiļi būs Grēdze Girvaite un Krista Doniņa, suņi Aiva Pušinska, Ivona Āboltiņa, Elīza Luīza Reboka, Sindija Cīrule un Sabīne Pauļieva. Kaķis mums būs Ilze Rudzika. Gaiļi Mairis Āboltiņš, Ieva Zepa, Paula Beļaka Bernāne, Zane Laksdiņa. Vāverīte mums ir Kristīna Kalugina Dzene. Mušmire mums ir Marats Gailis, un Bērku ģimene ir Dāvis Kecenbergs un Kristiāns Dans Orlovs. Bet mums arī ir Bērku karaliene, un tā ir Beāte Herta Keča. Un tagad skatīsimies izrādi. Reiz senos laikos, bet varbūt arī pavisam nesen, kādā jaukā, skaistā, siltā, saulainā vasaras dienā 2 Austrālijas papagaiļi, māsiņa Zuze un brālītis Čiks, nolēma doties ceļojumā, lai apciemotu savu draugu kaķi Muri Pelčus. Pasmodavas tu
Tas bija neliels čaurojošs ciematiņš, kurā dzīvoja kaķis Mūris ar saviem draugiem. Ciematiņā valdīja miers un saskaņa. Ielūkosimies, ko tad šeit dzīvnieki dara? Zuzīt, māsi, liekas, kā esam aplidojuši. Vai tiešām tu tā domā, brālīši? Tu jau esi vecāks un gudrāks, tad jau laikam zināsi labāk. Sveiks, Muri! Beidzot esam klāt! Labdien, Muri! Labdien, draugi! Kā labi atlidojāt? Tā jau diezgan labi. Pa ceļam tikai gadījās lielais lietusgāzietis un vējš. Nu, bet tagad tu varēji mums iepazīstināt ar saviem draugiem. Labi! Dosimies apraudzīt manus draugus. Lūk, suņuku ģimene. Skodi. Skodi. Sunītājs nosaušas. Kāds staigājot. Sunīšana maizes devu brīža pielūkuma. Man palīdzēja brāža. Bet pagāja. Iesim, meitas skatīties. Otie rainkas suņi rējuši. Gravinieki, duidējumies. Jādara raintu raudādā. Jēnis uzsoliņu avisām bitītē. Cīlī, čak, 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 sunīts skrēja lejiņā. Tas izdzīnā irbišpuli, divu pelēkus vanadzīgus. Trunda, jāmgalī, suns pie putras kambalī. Putra, piena kumpulīši. Suns ar kaķi paskrāstā, lieli izskatējās. Kaķītis saka, Mans mūriņš! sunītis saka, aizsūvīt. Kaķītis suni pievārēja, aizkrāsnīti paturēja. Ai, nu gan jums te karsti. Es domāju, ka pie mums tikai karsti. Nē, draugi, nebaidieties, to jau mēs tikai pa jokam. Nu un tagad visi dodamies tālāk uz vistu māju. Tagad es jums parādīšu putnu, kurš ir tikpat krāšņš, kā jūs papagaili. Ja jums arī dzīvo papagaili? Es jau domāju, ka papagaili dzīvo tikai Austrālijā. Nē, tas nav papagailis. Bet kas tad? Viņš māk ne tikai skaisti dziedāt, bet arī rītos meitas modināt. Tas nav papagailis, tas ir gailis. Buramais, ne sienamais, ne turamais. Katru rītu 3 reiz dzied. Kikerigū, kikerigū, kikerigū. Gēlīte Rīgā brauca divzirnīšu vezumā, Rīgas kuņģis brīnījās, ka man dāļš kumeliņš, ka man smags vezumiņš. Gailīts saka uzvistiņi, brauksim mieža tīrumā. 2 sirvi kumeliņi, 4 vaskas krituliņš, zelta groži,
Līska, Sudrabiņa, Jamautiņa. Čik, brālīt, man kaut kā ļoti sāp urkstēt vēders. Vai tad māsiņa bija reiz? Ak, diena jau iet uz vakarpusi. Laiks paskrien tik ātri, pavisam piemirstu par vakariņām. Mēs varētu aiziet pasējot. Tagad ir tik daudz rudens veltes mežā. Varēsim salstīt bērkas mērcei. Suņi zaķi pēdas dzina, purvus mežus brādājot.